pirmo vizīti es biju 7 gadus atpakaļ. Tad bija doktors Rets Vīgants, kas man izmeklēja un teica, ka tajā laikā vēl problēma nebija tik akūta, lai uzreiz veiktu operāciju, bet teica, ka nākotnē man viņa noteikti būs vajadzīga. Un tad es atgriezos pagājušajā gadā, kad man tika jau operēta viena kāja, un tad bija doktoris Luņins. Un tad šobrīd ir tā, ka ir nepieciešama operācija arī otrai kājai, atlikt vairs negribas. Un, protams, ļoti liels faktors ir arī vizuālais izskats, jo tas ir lielā mērā tomēr arī tāds skaistuma un estētikas, no skaistuma un estētikas viedokļa. Tāpēc sapratu, jā, ka ilgāk tomēr negaidīšu un šī lieta ir jāatrisina. Esmu atgriezusies no savas operācijas. Šeit ir rezultāts redzams. Izskatās diezgan mulsinoši, varbūt izskatās sāpīgi, bet vispār patiesībā pilnīgi nekādu sāpju vai nepatīkams sajūtas. Un par pašu procesu runājot, bija ļoti veiksmīgi. Ļoti patika ārstam ieinteresētība vai manās sajūtās, jutos ļoti aprūpēta. Tas posms, kas ir šajā vietiņā, ja, kas ir tuvāk kādai, un tur varētu lielāks risks veidojas pigments. Ja. Bet tas karsts, es vienkārši vai par to karstumu domāju, kā tas ir, kad... Karstumu nav nozīmē. Bija ļoti pozitīva gaisotne un var teikt tikai visu labāko.